Mēs esam priekšvēlēšana laikā un strauji tuvojamies vēlēšanu dienai. Kamēr Izraēla un cīņa pret antisemītismu tiek izmantoti kā politiski instrumenti, republikāņi ir guvuši panākumus amerikāņu ebreju vidū, kuri tradicionāli ir atbalstījuši demokrātus. Bet vai šogad prognozētais zilais vilnis apturēs šo impulsu? Mēs runāsim ar Semu Markšteinu, republikāņu ebreju koalīcijas nacionālo politisko direktoru, lai uzzinātu American View. Sems Markšteins no republikāņu ebreju koalīcijas. Liels paldies, ka atradāt laiku pievienoties mums. Mēs strauji virzāmies cauri priekšvēlēšanām un tuvojamies vēlēšanu dienai. Bet šeit ir noticis tik daudz saistībā ar politiku, Izraēlu, cīņa pret antisemītismu un Amerikas ebreju kopienu. Ievies mums skaidrību par situāciju, kur mēs šobrīd atrodamies visā šajā. Paldies, ka uzaicināji man šorīt, Maik. Tātad, lai mazliet ieskicētu situāciju, prezidents Trumps 2024. gadā ieguva lielāko ebreju balsu īpatsvaru valstī kopš prezidenta Reigana laikiem, un īpaši, ja paskatāmies uz rezultātiem no 92. gada vēlēšanām, H.V. Bush ieguva tikai 11% no ebreju balsīm. Prezidents Trumps tojās 40% ebreju balsu, un tas ietver arī galvenos svārstīgos štatus, kas palīdzēja viņam iegūt prezidenta amatu. Tādas vietas kā Nevada, Arizona, Džordžija, Mičigana un Pensilvānija ar ievērojamām ebreju kopienām. Daudzi no viņiem, gandrīz puse, 2024. gadā balsoja par prezidentu Trumpu. Mēs esam redzējuši šīs kustības pātrināšanos prom no Demokrātu partijas ebreju kopienā šeit ASV, īpaši šajos galvenajos svārstīgajos štatos vēlēšanu ciklu pēc cikla. Un mēs paredzam, ka tā tas turpināsies arī 2026., 2028. gadā un turpmāk. Mēs skatāmies uz dažiem vārdiem, piemēram, Abduls El Sajets no Mičiganas. Citi satraucoši personāži Mamdanī laikmetā, kā mēs to tagad sauksim. Es domāju, cik lielu uzmanību RJC pievērš tieši šiem kandidātiem un cik daudz uzmanības tā patiesībā var veltīt, ņemot vērā, ka resursi vienmēr ir ierobežoti. Kur šobrīd tiek pievērsta uzmanība? Tur arī nepieminēja Graham Platneru, to vīru ar nacistu tetovējumiem no Meinas, bet tev ir taisnība, šādu radikālu komunistu skaits pieaug. Es viņus tā sauktu dažādos štatos, vai tā būtu Ņujorka, kur viņi pirms pāris mēnešiem uzvarēja vairākās priekšvēlēšanās, Ņūdžersija pāri upei, Pensilvānija ar Krisu Rebu, Kolorādo ar Milādu Kirošu, un tu tieši kā tu teici. Mičigana, kas mums un senāta vairākumam ir politiskās cīņas centrālais punkts. Čaks Šumers nevarēs atkal kļūt par senāta vairākumu līderi, ja neizdosies noturēt svarīgo svārstīgo štātu Mičiganu. Un demokrāti šajā štatā mazāk nekā vairākums, es gribētu norādīt, šķiet, ka tas bija ap 48%, izvēlējās Abdulu El Sajedu par savu kandidātu. Un, lai skatītājiem sniegtu priekšstatu, šis ir cilvēks, kurš teica, citēju, ka viņam ir pienākums ievērot šariata likumus līdz pat savai nāvei. Viņš ir nosaucis ebreju valsts valdību par tikpat ļaunu kā Hamas. Viņam bija grūti pateikt, ka Izrēlai ir tiesības pastāvēt kā ebreju valstī. Un visvairāk mani satrauc tas, ka viņš patiesībā izrādīja līdzjūtību teroristam, kurš ar kravas automašīnu ietriecās ebreju skolā, sinagogā, templī, Temple Israel, Detroitas piepilsētā, lai mēģinātu nogalināt pēc iespējas vairāk cilvēku un skolēnu. Un Abduls El Sajeds par to teica, cietuši cilvēki sāpina citus. Tātad patiesībā rabīns Traukšā to nosauca īstajā vārdā. Aizskaroši. Ebreju kopiena Detroitas piepilsētās lielā skaitā balsoja par Heliju Stevensu ar gandrīz 30% pārsvaru, lai gan viņa Oklendas apgabalā uzvarēja tikai ar apmēram 5 vai 6% punktiem. Tātad šeit patiešām ir iespēja RJC, Rodžersa kampaņai un mūsu sabiedrotajiem Mičiganā pārliecināt vairāk ebreju vēlētāju. Ne tikai pārvietot viņus republikāņu pusē nākotnes vēlēšanās, bet arī nodrošināt uzvaru Maikam Rodžersam šī gada novembrī. Kā mēs nonācām līdz šim? Es domāju, demokrāti norāda ar pirkstu uz republikāņiem, sakot, ka viņi ir nomaldījušies Izraēlas jautājumā. Republikāņi norādīs ar pirkstu uz demokrātiem, sakot, ka viņi ir nomaldījušies gandrīz visos pārējos jautājumos. Es domāju, vai mēs vienkārši esam zaudējuši vidusceļu šeit, vai tas vienkārši ir pazudis? Es tā nedomāju. Es domāju, ka jūs esat redzējuši, kā republikāņi atkal un atkal kongresā un arī no Baltānām ar prezidentu Trumpu, kurš atkal ir visvairāk Izraēlu atbalstošais prezidents ASV vēsturē, republikāņi turpina vienot atbalstīt ebreju valsti. Jūs to redzējāt tikai pirms pāris nedēļām, kad tagadējais zaudētājs Tomas Mēsijs iesniedza likumprojektu, lai atņemtu finansējumu palīdzībai Izrēlai. Un vairāk nekā 100 pārstāvju palātas demokrātu
nobalsoja par to. Neviens republikānis nebalsīja kopā ar Tomasu Messiju par šo likumprojektu. Un tas šeit ir bijis tāds pastāvīgs motīvs. Demokrāti turpina piekāpties un pielāgoties šai galēji kreisajai pret Izraēlu vērstajai savas partijas bāzei, kas neizrādās ne gudra politiskā taktika, ne pareizs politikas kurss. Tāpēc es domāju, ka viņiem tā ir liela kļūda. Es domāju, ka tas viņiem maksās atbalsta vidusmēra amerikāņu vēlētāju vidū šajos svarīgajos, svārstīgajos štatos, jo viņi patiesi tic, ka atbalsts Izraēlai ir Amerikas labākajās nacionālās drošības interesēs. Un mēs varam par to runāt vairāk, ja vēlties. Bet es tiešām uzskatu, ka demokrāti pieļauj lielu kļūdu, vai tas būtu Čaks Šumers vai Hakims Džefrijs. Vai tas sākās ar Mamdanī Ņujorkā un viņa pielabināšanu un mutināšanu, vai tagad pulcējot atbalstītājus ap Abdulu El-Sajedu, es domāju, ka novembrī viņiem par to nāksies dārgi maksāt. Es domāju, vai jūsuprāt, tas vienkārši ir pilnīgs vēlēšana ainavas pārpratums? Es domāju, viņi taču šīs idejas kaut kur iegūst. Varētu domāt, ka viņi tās saņem no saviem vēlētājiem, lai viņi dzīvo Twitter pasaulē. Kā jūs to redzat? Jā, es domāju, ka pirmkārt Trumpa apsēstības sindroms viņiem ir izkausējis smadzenes. Manuprāt, neatkarīgi no tā, ko prezidents dara, viņi vienmēr būs pret, lai gan viņš ir izdarījis daudz labu lietu, kas ir ļoti populārs valstī. Un vienkārši būt pret ir atstājis viņus politiskā nomalē. Viņiem nav Baltā nama, viņiem nav senāta un viņiem nav pārstāvi palātas. Un tam ir savs iemesls. Tāpēc es domāju, ka būt pastāvīgi pret visu, ko dara Donalds Trumps, ir bijis muļķīgi. Un jūs esat redzējuši šīs pieejas rezultātus pēdējās 10 gadus laikā. Bet runājot par to, no kurienes viņi gūst šīs idejas, jā, es domāju, ka daudzās no šīm vietām, piemēram, Mičiganā, Demokrātu partija tur ir ļoti vāja. Viņi ir kā papīra tīģeris. Un viņi ļoti paļaujās uz šiem konsultantu slāņiem. Viņi pārāk daudz vadās pēc aptaujām, nevis uzrāda patiesu līderību. Tas, ko vēlētāji patiesi vēlas, Maiks, šajā valstī cilvēki vēlas līderus, kuri iestājas par patiesību un taisnīgumu, un kuri saviem vēlētājiem dažkārt pasaka arī nērtas patiesības. Un dažreiz tas nav tas, ko viņi grib dzirdēt. Bet tas ir tas, kas ir līderība. Tā ir stingra stāja un cilvēkiem pareizā un patiesā ceļa rādīšana, nevis vienmēr pakļaušanās pūlim vai skaļākajām galējību balsīm, ko jūs redzat darām demokrātus. Un republikāņi šīs mācības ir uztvēruši ļoti, ļoti nopietni. Un mēs aktīvi iestājāmies pret galējībām savā pusē. Un no RJC viedokļa, izņemot Tomasu Messiju, mums ir bagāta un ilga pieredze šo iekšējo ģimenes diskusiju risināšanā, nosauksim tās tā, mūsu pašu rindās. Vai tas bija Steves Kings Ajovā, vai Marjorie Taylor Greene Džordžijā, vai Džons Hostetlers Indiānā, vai Bobs Guts Virģīnijā. Un šis saraksts turpinās un turpinās. Un jums būtu grūti atrast demokrātu pusē grupas, kurām vajadzētu pārstāvēt, ziniet, Amerikas ebrejus un sadarboties ar savas partijas vadību ar tādiem pašiem sasniegumiem, kādi ir mums republikāņu ebreju komitejā, kas patiešām iesaistās šajās grūtajās cīņās un uzvar, un turpina būt modri un pieturēties pie savas pozīcijas un nodrošināt, ka kandidāti, kuri atbalsta mūsu principus un vērtības, saņem nepieciešamo atbalstu, lai uzvarētu. Un mēs esam padarījuši to par savu galveno prioritāti, kamēr mums turpinās šī ģimenes iekšējā nesaskaņa. Nu, tad parunāsim par šo ģimenes nesaskaņu. Jo republikāņu ģimene, tāpat kā demokrātu ģimene, vismaz attiecībā uz kongresu, kļūst vecāka. Un nāk jaunas paaudzes. Un īpaši republikāņiem jaunās paaudzes, ja paskatās uz aptaujām, saka, ka atbalsts Izraēlai vairs nav tik liels kā agrāk. Un tas būs kaut kas, ar ko jums, republikāņu ebreju komitejai un citām pro-Izraēlas organizācijām būs jāsaskaras. Tātad, ka mēs skatāmies uz demokrātiem, es domāju, tagad tas varētu šķist kā vispār pieņemta dominējoša nostāju. Būt pret Izraēlu. Vai republikāņu ebreju komitejā un pro-Izraēlas republikāņu vidū pastāv bažas, ka drīzāk agrāk nekā vēlāk jūs saskarsieties ar līdzīgu situāciju, kur tādi kā Tomas Messijs, kur Marjorie Taylor Greene un viņai līdzīgie vairs nav izņēmumi, bet kļūst par partijas centrālo daļu? Jo es uzreiz kliedēšu šo priekšstatu. Tomas Messijs un Marjorie Taylor Greene nekad nebūs republikāņu partijas centrā. Viņi ir pilnīgi traki izņēmumi, kuri ir pārliecinoši sakauti un var baudīt savu pensiju, ziniet, kaut kur Meinas štatā. Es domāju, ka vispārīgi runājot, esmu redzējis aptaujas visā spektrā par šo jautājumu. Esmu redzējis, ka jaunie MAGA atbalstītāji patiesībā ir stingrāki ārpolitikas un nacionālās drošības jautājumos nekā jaunie vēlētāji, kas neatbalsta MAGA. Patiesībā MAGA jaunie vēlētāji mīl Izraēlu. Viņiem patīk tas, ko prezidents dara pret Irānu. Viņi vēlas pārliecināties, ka Irāna netiek pie kodolieroča un ka mums ir spēcīga ārpolitika. Tāpēc es domāju, ka partijā pastāv zināma neoizolacionisma tendence. Un tajā ir sava daļa taisnības.
Es domāju, ka vispārīgi runājot, jaunāki vēlētāji, kuri uzauguši globālā kara pret terorismu laikā, kopumā ir skeptiski pret ārvalstu iesaistīšanos un aliansēm, arī ar mūsu draugiem. Bet es domāju, ja viņiem var paskaidrot, ka tas, kāpēc mums ir šīs alianses, nāk par labu Amerikas nacionālajai drošībai un Amerikas nākotnē, šajā strīdā var ļoti viegli uzvarēt. Manuprāt, izaicinājums būs pretoties šai indīgajai draņķībai, kas viņiem tiek barots atkal un atkal sociālo mediju lietotnēs un citur, kur viņiem vienkārši tiek pasniegts šīs muļķības un meli par to, kas patiesībā notiek. Kāds ir tas teiciens, ziniet? Pirms patiesība var uzvilkt bikses, meli jau ir apceļojuši pasauli. Tieši ar to mēs šeit saskaramies, un mums ir jākļūst labākiem šajā ziņā. Par to nav nekādu šaubu. Vai tas nozīmē mēģināt uzvarēt strīdā, vai arī tas nozīmē aizvērt durvis, aizslēgt tās un nelaist viņus iekšā? Es domāju, kāda būs stratēģija turpmāk. No manas perspektīvas tieši tāpat kā suverēna valsts bez robežām nav suverēna valsts, arī konservatīva kustība bez robežām nav konservatīva kustība. Un jūs redzat, kādas ir sekas demokrātu pusē, kad Čaks Šūmers un vadība saka, jā, mēs nevaram sagaidīt šo plašo koalīciju, kur visi ir laipni gaidīti. Nu, visi ir laipni gaidīti, Čak. Kā ar komunistiem, kā ar antisemītiem. Kā ar Hasanu Paikeru, kurš, kā zināms, ir galvenais atbalstītājs jūsu vadošajam senāta kandidātam tik svarīgā svārstīgā štatā kā Mičigana. Mums, Republikāņu ebreju koalīcijai un Republikāņu partijai, mums šajās debatēs būs jāizcīna smagas cīņas. Un mēs teiksim, klausieties, ir robeža, kur nedrīkst pārkāpt. Tas ietver arī, ziniet, neiecietību, antisemītismu un tam līdzīgas lietas. Un tāpēc mums būs šī diskusija. Mēs uzvarēsim šajās debatēs. Mēs turpināsim būt modri un pretoties tiem spēkiem, kas vēlas sašķelt partiju savu personīgo ambīciju vai citu ļaunprātīgu iemeslu dēļ. Tāpēc esmu ļoti lepns, ka Republikāņu partija šo jautājumu uztver ļoti nopietni. Man patīk to salīdzināt ar vieglu kakla sāpi, kamēr demokrātiem ir pamatīga 40 grādu temperatūra, kurai viņa imūnsistēma reaģēja ļoti lēni. Republikāņu imūnsistēma ir sākusi darboties un darbojas ļoti spēcīgi un stingri, lai nodrošinātu, ka partija paliek tāda. Partija, kas ne tikai ir draudzīga, bet patiesi ceļ, veicina un mīl Amerikas ebrejus un cilvēkus, kuri šajā valstī atbalsta Izraēlu. Tas tad arī nodrošina dabisku pāreju, jo viens konkrēts republikāņu ebrejs kongresā šobrīd ir grūtībās un saskarās ar nopietnām apsūdzībām par vardarbību ģimenē. Es runāju par pārstāvi Maksu Milleru, tuvu sabiedrotais prezidentam Trumpam. Acīm redzot, Baltais nams, vismaz pēc ziņojumiem, aicināja viņu turpināt kandidēt šeit. Tātad RJC, es jums došu atzinību, jūs esat norādījuši uz to Republikāņu partijā, kad ir bijušas problēmas ar raksturu jautājumiem, vērtību jautājumiem. Kāda ir RJC nostāja attiecībā uz kongresmeni Milleru, tuvojoties vispārējām vēlēšanām? Jā, ļoti īsi sakot, tas acīm redzam ir ļoti nopietni un mēs to ņemam vērā. Un mēs saprotam, ka par to notiks ētikas komitejas izmeklēšana. Un, manuprāt, galvenais mums ir tas, ka mēs nespriedīsim priekšlaicīgi, pirms mums būs pieejami visi fakti. Un galu galā vēlētāji Ohio izlems, vai viņi vēlas, lai Millers turpina viņus pārstāvēt pārstāvju palātā. Bet jā, mums vēl nav visi fakti, un mēs nespriedīsim priekšlaicīgi, un mēs skatīsimies, kā šeit noritēs process, un tiks ievērots pienācīgs tiesiskais process. Runājot par visu sapulcināšanu kopā, vēlreiz RJC samits Lasvegasā, ikgadējais pasākums tuvojas šī mēneša beigās, tieši septembra sākumā uz mēneša robežas. Šis ir tās pārejas periods, ejot pretī vēlēšanām atkal šeit, ne prezidenta vēlēšanu gadā, bet acīm redzam ar milzīgu nozīmi. Kāds ir plāns pirms samita? Kādu vēstījumu jūs vēlaties nodot? Tātad vēlreiz mēs sveiksim republikāņu ebreju aktīvistus, ziedotājus, nozīmīgākos cilvēkus kopienā no visas valsts, vairāk nekā 1000 cilvēku uz Lasvegasu. Viesnīcā Venetian, uz to, ko mēs mīļi dēvējam par košeru salidojumu pirms starpvēlēšanām. Šogad mēs godināsim Amerikas 250 gadi, kā arī pieminēsim un godināsim senatora Lindsija Grahama lielo mantojumu. Mēs veltām šo samitu viņa godam, un pirmo reizi pasniegsim Lindsija Grahama valsts vīra balvu cienīgam saņēmējam, kuru vēl paziņosim. Un mēs plānojam to darīt gada no gada, tik ilgi, cik vien šis pasākums notiks, cerams mūžīgi. Tas būs lielisks notikums.
Kā jau esat bijis tur iepriekš, mēs pulcēsim vadošos viedokļu līderus, ieinteresētās puses, kongresa locekļus, gubernatorus, senatorus, ministru kabineta amatpersonas un citus. Tas būs lielisks notikums, un mēs esam ļoti satraukti. Pasākuma datumi ir 30. un 31. augusts Lasvegasā. Ja kāds vēl vēlas iegādāties biļeti pēdējā brīdī, viņš var doties uz rgcvegas.com. Jā, I24 News būs tur kā katru gadu. Zinī, Lindsijs Grahams, neaizvietojams runājot par atbalstu Izrēlai, par Ābrahāma vienošanās paplašināšanu, par Amerikas ebreju kopienas atbalstīšanu. Viņš ir neaizvietojams, tāpēc es nejautāšu, kā viņu aizvietot. Bet vai tu jūti, ka ir kāds, kas varētu nest šo karogu? Šis vēstījuma nesējs senātā, kurš pārņems to, ko senators Grīms atstāja aiz sevis. Jā, kā tu teici, viņš tiešām ir neaizvietojams. Es nedomāju, ka kāds jebkad spēs ieņemt Lindsija Grahama vietu, bet es esmu pārliecināts, ka viņa māsa ļoti centīsies to izdarīt. Lindsijs Grahams ir publiski izteicies jau 2015. gadā, ja nemaldos. Sakot, ka viņa ir labāka par viņu. Un ja kāds vispār varētu pārstāvēt Ameriku labāk nekā viņš, tad tā būtu Darlīna Grahama Dienvidkarolīnā, kura tagad ir iecelta par senatori. Viņa tikko ieguva pirmo vietu vakar īpašajās republikāņu priekšvēlēšanās Dienvidkarolīnā. Pēc 2 nedēļām, augusta beigās, būs otrā kārta. Un tāpēc mēs esam atbalstījuši Darlīnu Grahamu. Mēs aicinām cilvēkus atbalstīt Darlīnu Grahamu. Viņa acīm redzami ir cita persona nekā Lindsijs Grahams, bet viņš viņai uzticējās vairāk nekā jebkuram citam uz pasaules. Un tāpēc mēs esam ļoti pārliecināti, ka viņi spēs viņu šādā veidā aizvietot. Tomēr, kā jūs zināt, ir daudz citu senāta locekļu, uz kuriem mēs, RGC, Amerikas ebreju kopiena un cilvēki, kas tic mūsu vērtībām un principiem, vienmēr paļaujamies. Daudz no viņiem brauc uz Vegasu, un mēs ar nepacietību gaidām viņu uzstāšanos. Senators Grahams, jaunais senators Grahams, Darlīna Grahama, es domāju, viņa šajā īsajā priekšvēlēšana periodā galvenokārt ir runājusi par iekšpolitikas jautājumiem. Manuprāt, viņa vēl nav paudusi viedokli par ārpolitiku, vismaz es tādu neesmu manījis. Vai ar viņu jau ir bijušas kādas agrīnas sarunas par viņas filozofiju? Vai vispār ir bijis laiks šādām sarunām? Mēs saprotam, ka viņa būs uzticama mūsu jautājumu atbalstītāja, tieši tāpat kā viņas brālis, aizsaulē aizgājušais lieliskais senators Lindsijs Grahams bija. Un mums nav pamata to apšaubīt. Viņa ir bijusi apbrīnojama. Es patiesībā nezinu, kā viņai pietiek spēka turpināt tā, kā viņa to dara. Tas ir neticami. Viņas izturība, viņas sīkstums, viņas apņēmība tagad aizvietot savu brāli pēc viņa aiziešanas. Prezidentam, acīm redzot, ir pilnīga uzticība viņai. Prezidents Trumps bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņa iesaistījās šajās vēlēšanās. Viņš mudināja viņu kandidēt uz pilnu termiņu, pat tad, kad viņa pati vēl nebija pārliecināta, vai to vēlas darīt, ņemot vērā, ka jūs zināt to zaudējumu, ko viņa tikko bija piedzīvojusi pati un viņas ģimene. Tātad patiešām neticama personība. Un mums ir pilnīga pārliecība par viņas spēju aizvietot senatoru Lindsiju Grahamu un turpināt darbu, pie kura viņš tik neatlaidīgi un smagi strādāja. Un viņš mēdz teikt arī EC pasākumos, jūs zinat, strādājiet tik smagi, cik vien varat, jo jūsu valsts nākotne no tā ir atkarīga. Un viņš to tiešām domāja nopietni. Un es zinu, ka senatore Darlīna Grahama jūtas tieši tāpat. Es bieži esmu par to domājis, un laikam ir pienācis laiks to pajautāt. Jūs zinat, ir centriski ebreju organizācijas no demokrāta puses. Amerikas ebreju sabiedrībā noteikti ir kopīgas problēmas, pie kurām jāstrādā. Un tāpat kā demokrāti un republikāņu kongresā un citās institūcijās strādā kopā pie kopīgām problēmām, vai RJC sadarbojas pat aizkulisēs, ja jūs to varat atzīt, ar kādām centriski vai kreisi noskaņotām ebreju organizācijām, lai risinātu kopīgas problēmas, vai situācija ir tik ļoti mainījusies, vai viss ir tik ļoti sašūpojies, ka jūs vairs nevarat rast kontaktu ar otru pusi? Nē, atbildēt uz jūsu jautājumu, jā, pastāv nepieredzēts politiskās viltības līmenis, kas notiek starp abām pusēm. Tomēr mums ir kopīgi saskares punkti, un mums ir kopīgi saskares punkti iespējams biežāk nekā cilvēki zina vai vēlas atzīt. Un es došu jums vienu piemēru. Tātad diezgan ātri, pēc 7. oktobra slaktiņa Izrēlā 2023. gada beigās, mēs tieši sadarbojāmies ar tādām grupām, par kurām jūs runājat, lai palīdzētu parādīt patiešām šausminošu video materiālu, kas nav ticis publiskots. Izrādot cieņu ģimenēm un upuriem, bet tiešām patiesi briesmīgu uzbrukumu video no tās dienas. Liela daļa no tā tika ierakstīta ar Hamas GoPro kamerām un Facebook tiešraidēs. Un tas tiešām bija pretīgi skatīties, kā šie zvēri ar prieku dara to. Jūs zināt, bērnu nogalināšana vecāku acu priekšā un vecākus bērnu acu priekšā. Un jūs zināt, vecāku aizdedzināšana.
un slaktiņu, kas notika visā kibucos. Mēs palīdzējām parādīt šo video materiālu kongresa locekļiem, galvenajiem viņu komandu locekļiem un darbiniekiem Kapitolija kalnā. Un tāpēc mēs sanākam kopā biežāk nekā cilvēki varētu zināt, lai veiktu smago darbu, kas nepieciešams, lai paliktu stipri un vienoti patiešām svarīgos jautājumos. Jā, mēs strīdēsimies par kandidātiem. Mēs kaismīgi strīdēsimies viens ar otru kampaņu laikā. Mēs centīsimies iegūt šīs vietas visā valstī, tādās svarīgās štatos kā Mičigana un citur. Bet, kad runa ir par šiem citiem jautājumiem, kuros politikai nevajadzētu iejaukties, mēs to dziļi cienām un iesaistāmies, ka tas ir nepieciešams. FGC ir atzīmējusi izejas aptaujas un citas rādītājus, kas liecina, ka amerikāņu ebreju daļa, kas attālinās no Demokrātu partijas un tuvojas Republikāņu partijai, pēdējo gadu laikā ir pieaugusi par vairākiem procentpunktiem. Acīm redzot, tas ir nepārtraukta cīņa, tā teikt. Tas nemainīsies uzreiz, nekas īsti tā nenotiek, bet RJC ir atzīmējusi savu progresu šajā virzienā. Visas aptaujas, visi pētījumi zināmā mērā rāda, ka šis būs demokrātu gads. Cik lielā mērā mēs neesam pārliecināti. Neviens īsti nezina, bet aptaujas to noteikti rāda. Vai jūs baidāties, ka šogad šis temps varētu tikt zaudēts? Nemaz nebaidos. Es domāju, ka šajās ļoti svarīgajās štatos, šajās ļorīgajās galvenajās sacensībās, un ņemsim Mičiganu, jo tā šķiet ir lielākā sacensība, politiskā kaujas lauka centrs mums, noteikti. Heilija Stīvens un Abduls El-Sajeds bija iesaistīti ļoti sīvā priekšvēlēšana cīņā. El-Sajeds ieguva apmēram 1% no Demokrātu partijas balsu, kas nozīmē vairāk nekā puse viņa paša partijas viņu neatbalstīja. Tad jūs paskatāties uz patiesiem skaitļiem, tie nemelo, jo es zinu, ka daži no jūsu citiem viesiem teiks, paskatieties uz mūsu izejas aptauju. Mēs šo uzcepām, un tas izskatās ļoti labi demokrātiem. Jebkurš demokrāta konsultants vai aptauju veicējs, kurš runā par ebreju kopienu un patiešām gatavs kamerā apgalvot, ka nav redzējis nekādu virzību uz republikāņiem, vienkārši melo. Viņi nesaka patiesību. Viņi nav skatījušies datus iecirkņu līmenī. Patiesie balsu sadalījuma skaiti, neapstrādātie balsu kopskaiti šajās svarīgajās ebreju kopienās ir tas, kas patiešām ir svarīgi. Nevis tas, ko kāds saka telefonu sarunā vai izejas aptaujā. Tāpēc paskatīsimies tieši uz šiem skaitļiem. Oklendas apgabalā, kas ir viens no lielākajiem apgabaliem Mičiganā, Detroitas piepilsētā, tieši uz ziemeļiem no pilsētas, ir dažas svarīgas pašvaldības šajās pilsētās. Tostarp tādas vietas kā West Bloomfielda, Southfielda, Oak Parka, tādas vietas kā šīs, kas 2024. gadā nosvērās par 5 līdz 10 punktiem par labu prezidentam Trumpam, salīdzinājumā ar 2020. gadu. Un mēs to uzraudzījām, klauvējām pie durvīm tur, mums bija aģitātori, apmaksāta kampaņa, lai mobilizētu vēlētājus balsot par prezidentu Trumpu 2024. gadā. Ko es redzēju demokrātu priekšvēlēšanās bija tas, ka Heilija Stīvens uzvarēja šajos apgabalos ar attiecību 2-1. 60-30, 65-35, atkarībā no tā, kur tu biji. Un tas bija milzīgs starpības rādītājs, jo kopumā Oklendas apgabalā viņi uzvarēja tikai ar apmēram 5 vai 6% punktiem. Tātad ebreju kopienā viņi pārspēja savus apgabala galvenos rezultātus par aptuveni 25 punktiem. Tas man liek domāt, ka RJC un Maika Rodžersa kampaņai ir liela iespēja pārliecināt vairāk ebreju vēlētāju balsot par republikāņiem novembrī. Tātad jā, tas būs vēsturiski, vienmēr ir sarežģīts gads starptermiņu vēlēšanās valdošajai partijai. Bet es domāju, ka ebreju kopienā daudz amerikāņu ebreji iespējams to tik atklāti neizteiks. Viņi to varbūt tik bieži neatzīmēs aptaujās. Ir daudz tādu, kuri vai nu paliks mājās, jo viņiem nepatīk, ko dara Demokrātu partija, vai arī būs klusais vairākums, kas, ja vajadzēs, balsos negribīgi, bet šogad atbalstīs republikāņus, tostarp svarīgās vietās, piemēram, Mičiganā. Un jūs redzat šīs tendences parādīšanos arī publiski. Ir bijuši daudz ziņojumu par lieliem ebreju ziedotājiem, kuri atturas no līdzekļu piešķiršanas ne tikai El-Sajeda kampaņai, bet arī Demokrātu Nacionālajai komitejai un citām komitejām. Un DNC, Demokrātu Nacionālajai komitejai, bija spiest ieķīlāt savas galvenās mītnes šeit, Vašingtonā, kā nodrošinājumu, lai paņemtu aizdevumu, jo viņi ir tik ļoti parādos un viņiem ir tik liels kampaņas parāds. Un tāpēc es redzu, ka neatkarīgi no šo lietu politiskā iznākuma, viņiem trūks resursu, jo viņi sanikno demokrātus, tas ir daudzi no viņu galvenajiem ziedotājiem un atbalstītājiem. Un daži no tiem ir ebreju kopienā. Tāpēc es domāju, ka tam ir divi aspekti. Viņi sanikno vēlētājus šajos apgabalos un lielā mērā viņus iebiedē. Daudz vieta ebreju vēlētāji ir nobijušies, īpaši ebreju demokrāti, jo viņi jūtās tā, it kā pat nevarētu apmeklēt politiskus pasākumus. Mičiganas ģenerālprokurora Nessel, kur ir ebrejiete, viņa teica, ka nejūtās droši doties uz demokrātu nominācijas konventu Mičiganā. Es domāju, šī nav 1930. gadu Vācija. Tā ir Mičigana 2026. gadā.
un visā štatā ievēlēti ebreju amatpersonas baidās doties uz savas partijas konventu. Kad par to padomā, tas tiešām ir prātam neaptverami, un tas notiek ne tikai politiskajā līmenī, bet arī finansiāli šīm politiskajām kampaņām. Viņiem naudas plūsma izsīkst, un es domāju, ka tam būs liela ietekme. Sēms Marksteins, Republikāņu ebreju koalīcijas nacionālais politiskais direktors. Tiksimies Vegasā pēc pāris nedēļām. Liels paldies, ka veltījāt laiku un pievienojāties mums. Paldies, Maika. Tiekamies Vegasā. Vienmēr ir prieks. Un mēs atkal runāsim ar jums nākamnedēļ raidījumā American View.